Sveicināti! Šis ir raidījums Jūsu tiesības un ir sākusies atvaļinājuma sezona. Daudz cilvēki dodas atvaļinājumos, daudz izvēlās tālākus maršrutus, ļoti daudziem gribās aizbraukt arī uz kādu eksotiskāku valsti. Un parasti šīs eksotiskās valstis juridiskā valodā tiek sauktas par trešajām valstīm. Tātad tās ir tās, kuras nav Eiropas Savienības teritorijā, bet atrodas jau kaut kur citur. Un tad, kad mēs esam aizbraukuši uz ārzemēm, gribās taču atvest kaut ko ļoti skaistu un ļoti interesantu saviem tuviniekiem. Un tad šodien par to mēs arī parunāsim. Par lietām, kuras nevajadzētu kā suvenīrus vest no ārzemēm, tāpēc, ka viņus varētu gluži vienkārši jums atņemt muitas kontroles punktā uz robežas. Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un lai izstāstītu vairāk par šo tēmu, pie manis ciemos šodien raidījumā ir Sandra Kārkliņa admine, Vida muitas pārvaldes direktora vietniece un Ilona Vilne, kas ir dabas aizsardzības pārvaldes Sities nodaļas vadītāja. Kā jau parasti, jums ir arī iespēja zvanīt, izmantojot tālruņa numuru studijā. Ja jums rodās arī kādi jautājumi, droši zvaniet, jautājiet, mēģināsim jums atbildēt tūlīt. Nu, lūk. Kas tad ir tās trešās valstis? Varētu tā ļoti īsi izstāstīt, kā tur ir? Nu, trešās valstis ir valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalība valstis, un tad arī attiecībā uz precēm, kas tiek pārvietotas no šīm valstīm, tiek veikta muitas kontrole. Un, nu, kā piemēra, tā ir Krievija, Baltkrievija, tā ir Taizeme, Ķīna un tātad citas arī eksotiskas valstis. Mums šeit uz galda jau ir ļoti daudz dažādi piemēri ar tām lietām, kuras cilvēki jau ir veduši kā suvenīrus, bet, nu, diemžēl tā ir sagadījies, ka tikuši viņi tikai līdz robežu kontroles punktiem. Muita šos te suvenīrus ir paņēmusi. Un kā tad tas ir, kad muita šo te suvenīru, ko cilvēks ir vedis, paņem, vai viņš tikai tik konfiscēta tā manta, vai ir varbūt arī kāds naudas sods par to? Jā, nu, pirmām kārtām mēs identificējot šādas preces, lai pārliecinātos, vai tiešām šīs preces pārkāpjas CITES konvenciju, mēs šīs preces izņemam un vēršamies pie kompetentās iestādes, kas ir dabas aizsardzības pārvalde, un attiecīgi lūdzam sniegt šīs kompetentās iestādes atzinumu. Un tad, ja šī kompetentā iestāde ir sniegusi atzinumu, ka tiešām šis īpatnis ir iekļauts kādā no CITES konvencijas pielikumiem un šī īpatņa pārvietošana ir aizliegta vai ierobežota, tad mēs sastādām attiecīgai personam administratīvo pārkāpumu protokolu, un saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksa 201 prim 12. pantu personai var tikt piespiests sods no 70 līdz 700 eiro. Tas attiecas uz fizisku personu. Jā, tātad no 70 līdz 700 eiro tā ir diezgan ievērojama summa. Un tāpēc, kas notiek ar tām mantām, kuras nonāk pie jums? Jūs veicat ekspertīzi, kā tur tālāk tas viss process notiek? Jā, kā jau kolēģi minēja, tātad mantas tiek izņemtas muitas kontroles punktā. Nākamais solis viņas nonāk pie mums, un mēs organizējam ekspertīzi. Paši mēs to nedaram. Mēs sūtam šos īpašņus un produktus ekspertiem, kas nosaka, pie kādas sugas pieder, kādi nosacījumi attiecās. Un tad, protams, saņemot šo ekspertīzes slēdzienu, mēs arī dodam savu slēdzienu, pārbaudot tālāk dokumentāciju. Jo ekspertīzes veids zinātniskās institūcijas, tātad viņi noskaidro, no kā tas ir veidots, kas tā pa sugu, un tālāk kādi nosacījumi attiecās, tad jau mēs skatām likumdošanu un dodam tālāk ziņas muitai, kā tālāk darboties. Cik aptuveni šīs aizsargājumās sugas vispār ir CITES tajos ietvaros atzīmētas kā? Ļoti daudz. Īstenībā ir vairāk nekā 35,000 sugu, kas ir iekļautas CITES konvencijā. Jūs, protams, redzat tās populārākās, bet ir ļoti daudz sugu un darbs ir diezgan liels. Ja cilvēks dodas ceļojumā, kur viņš varbūt pirms šī ceļojuma var painteresēties, uzzināt kaut ko vairāk par to valsti, par tām lietām, kuras no turienes nevajadzētu atvest atpakaļ? Varu teikt, ka mūsu mājaslapā
Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā var uzzināt informāciju www.daba.gov.lv. Tur ir arī sadaļa turistiem, kuri pateiks, ko drīkst vest, ko nedrīkst vest. Zinu, ka ierodoties lidostā, jūs dodoties uz termināliem, ir liela vitrīna, kur ir parādīts arī saliktas lietas un parādīts, ko nevajadzētu vest. Un tā kā arī tur iespējams saņemt dažādas bukletus, arī tieši pirms izlidošanas. Es domāju, tā ir ļoti svarīga informācija un ļoti pieprasīta. Un arī visos pārējos muitas kontrolas punktos, kas ir arī uz robežas ar Krieviju vai Baltkrieviju, šāda informācija ir pieejama. Mēs ļoti cieši un labi sadarbojamies ar muitu. Mums nav mērķis vienmēr visu atņemt. Mēs, protams, cenšamies informēt un izglītot sabiedrību, bet, diemžēl, nevienmēr līdz visiem tas nonāk. Jā. 35,000 ir šīs sugas, visas viņas atpazīt nevar, bet tomēr ir arī labas ziņas, ir lietas, kuras drīkst vest. Un te mēs esam mazliet izdalījuši šīs lietas, kuras drīkst ievest bez sities atļaujas. Tie ir 4 nedzīvi jūras zirdziņi. Jā, 3 lietus stienīši, tie ir tādi, kas no kaktusiem veidoti, tādi mūzikas instrumenti, kas imitē lietus skaņu. 4 izstrādājumi no krokodilādes, un tad ir lielie gliemežvāki, bet tie tiešām ir tādi lielie gliemežvāki, 3 cilvēki vienam cilvēkam, kas nepārsniedz 3 kilograms viens gliemežvāks. Jā, viņš var būt arī tik liels. Mums ir uz galda tādi maziņi gliemežvāciņi. Jā, parādiet. Ļoti maziņš. Šis noteikti būs tāds, ko drīkst ievest bez... Šo drīkst, bet tie lielie, kurus nedrīkst, viņi ir ļoti līdzīgi citreiz. Bet tie populārie, tātad viens, kurā klausās vienmēr okeānu vai jūru, un vēl viens gliemežvāks, kas ir tradicionāls kā lielā gliemene, kur pērles var atrast jūras vai kā. Tā kā tie tādi ļoti, ļoti populāri, un tādēļ tie izņēmumi arī ir izveidoti. Tā kā tos drīkst, tikai tomēr jāpaskatās, cik daudz un kā. Bet mums te ir arī uz galda tāda kaimana galva. Varbūt paceļam, parādam arī to. Ir arī populāri šādi te izbāsti, maziņi kaimaniņi, tā kā pilnā augumā. Tie arī attiecās uz tiem izstrādājumiem. Redziet, šis ir domāts kā suvenīrs, kas ir atslēgu piekariņš. Tātad šādus 4 cilvēkus drīkstētu vest. Ja tas ir vesels izbāznis, uz to neatiecās izņēmums, un tam gan ir nepieciešams visas atļaujas, gan eksports, gan imports. Un jāsazinās ar atbilstošām iestādēm gan tajā valstī, kur iegādājas, gan arī pie mums. Tātad ir vajadzīgs 2 atļaujas. Tajā valstī, kurā iegādājas, ir vajadzīga atbilstībās iestādes atļauja, un pēc tam ir vajadzīga atļauja no dabas aizsardzības pārvaldes. Ja ir šīs te abas 2 atļaujas, tad, protams, ar šīm te precēm jau var diezgan brīvi cirkulēt, bet citādāk nē. Ko skatāmies, kas mums te vēl? Mums te daudz visādi interesantu lietu ir, ja mēs runājam par ādām, tad reku šitā laikam mums ir pitona ādas soma, ļoti skaista, burvīga. To, ka tas ir pitons, ekrānā neredz, bet pataustot šādi te uz vienu pusi gluds, bet uz otru var just, ka viņš ir tāds robains, ar tādām zvīņām. Un šitā, ja nemaldos, tad ir kobras soma. Koraļa kobra, ja nemaldos. Jā, bet viņai pat galva. Ar visu galvu. Cilvēki ir dažādi, vēlmes ir dažādas, neko nevaram darīt. Tad šādi var iegādāties, piemēram, amatnieku tirdziņā. Ko darīt ar tiem amatnieku tirdziņiem? Es pat esmu redzējis arī, teiksim, piemēram, Taizemē, kad amatnieku tirdziņos uz ielām to visu var iegādāties. Tas ir lētākā cenā nekā veikalā, bet, diemžēl, šādiem produktiem ir ļoti grūti nokārtot atļaujas, jo bieži vien viņi ir iegūti varbūt nelegāli, nesaskaņojot ar attiecīgo valsti, jo ir gadījumi, kad var arī atvest, protams, iegādājas veikalā, sakārto visas atļaujas, bet tas, teikšu godīgi, ir daudz dārgāk. Ja cilvēks šādus te izstrādājumus iegādājās veikalā, tad viņam vajadzētu šajā te valstī lūgt arī pirkuma dokumentus līdzi. Tā ir, vai ne? Ja nebūs šie te pirkuma dokumenti, ko uzrādīt muitā, tad muita, protams, uzreiz apšaubīs šo te lietu un var paņemt. Ir tā, vai ne? Jā, tātad veikalā tas ir viens. Ja jums iedod veikalā līdz pirkuma dokumentus, tad būtībā šādas lietas arī varētu būt, bet ja jūs pērkat kādā amatnieku tirdziņā, tad var tas viss beigties ar lielām nepatikšanām. Ko? Kobras, jā?
Mums turistiem, es atļaušos teikt, ir top prece. Es redzu divas pudeles čūskas pudelē. Viena ir no Vietnamas, viena ir iespējams no Korejas vai Taizemes. Atklāšu noslēpumu, tur nav kobra, bet cilvēki pērk kā kobru. Īstenībā tā ir viena cita aizsargājuma čūska, tas ir zivju zalktis, bet, lai apmānītu cilvēku, viņu, teiksim, izklapē plakani, ieliek tādu tā kā dakšu, kas veido kobras cepuru un tādā veidā imitācija. Un cilvēkiem tas tiek pārdots kā kobra, bet uz ekspertīzi mums pēdējo 5 gadu laikā īsta kobra nav bijusi neviena. Jā. Dubults apmāns cilvēkam, bet, diemžēl, nepatikšanas tāpatās. Diemžēl nepatikšanas tāpatās. Kāpēc? Vai vispār varētu teikt tā, ka viss, kam ir skaista āda, kaut kādā ziņā ir tas aizsargājumais un ka tur jau praktiski ir uzreiz jāsāk kļūt uzmanīgam? Es teiktu, ka jā, tāpēc, kad cilvēks tāda būtne, kam patīk viss āršķirīgais, skaistais, ko paņemt. Un šeit arī jūs redzat tās visas lietas, kas ir skaistas, un ar šo ir jābūt ļoti uzmanīgam. Runājot vēl par šīm te burvīgajām dzērienu pudelēm, varbūt viņas arī izskatās dekoratīvi, jo kā rauga par gaumi jau arī nestrīdās, varbūt kādam patīk šādas te mazliet pikantākas lietas, bet šie te dzērieni parasti tiek reklamēti kā tādi potenci vairojoši un dzīves sparu veicinoši un imperatora, nezinu, jaunības noslēpums un kas vien viss tas nav, un tad jau vēl mēdz teikt tā, ka vajagot sagaidīt, kamēr tas viss tur izšķīst, un tikai tad dzert, tad būs tas īstais efekts. Bet, faktiski vajadzētu arī padomāt par to, ka kas viņi zina, kas tajā pudelē ir iebāzts. Var taču patiesībā arī saindēties. Arī tā var gadīties. Es tam piekristu, jo mums ir gadījies, kad ir bijusi bojāta pudele, un es neteiktu, ka tas aromāts ir ļoti labs. Jā, tāda kanģa ir. Tas rada aizdomas. Es nezinu, man vairāk pat pēc formalīna jau tas liekas, bet es neteiktu, ka to varētu lietot. Lūša āda jums tur ir. Varbūt arī to var bišķīt parādīt. Ir lūša āda un vēl viena dzīvnieka āda. Tās jau, kā minēja, tās ir pūkainas lietiņas, kas cilvēkiem patīk. Šis ir parastais, tas ir mūsu lūsīts, tikai tā kā ziemas kažokā. Muita aizturēja uz Krievijas-Latvijas robežas. Viņš tika slēpts vienā citā kažoku kravā, tika vestas ūdeles Amerikas, un pašā apakšā tika paslēpti 20 šāda lūsīši. Un prieks, ka Muita to kravu tomēr pārbaudīja, un kad atklāja arī šādas lietas. Bet, ja ir atļaujas, tad tādus var ievest noteiktā daudzumā, vai ne? Ir tā. Ja ir atļaujas atbilstoši, ja viņi ir mākslīgi audzēti, piemēram, un tā tālāk. Un tas ir ļoti svarīgi, ja viņi ir mākslīgi audzēti, jo tad šīs te atļaujas būs. Jo, ja viņš runa ir par to, ka tiek aizsargāti tie dzīvnieki, tie, kas ir dabā savvaļā mituši, un tad viņi ir noslepkavoti, un tad gal galā mēs šitādas te ādiņas redzam un priecājamies, un kas tas otrs tāds ir? Otrs kaķītis ir Bengālijas kaķis. Tas ir tāds vidēja lieluma Āfrikas kaķis, bieži, protams, izmantots, bet arī tika vests nelikumīgi bez atļaujām, un līdz ar to tad nokļuvis līdz mums. Kā tagad būs? Iztēlosimies situāciju. Ja es viņu ielikšu bagāžā, iespējams, ka man viņi tiešām arī pārbaudīs, izvilks ārā, atņems un nekas nebūs. Bet, ja piemēram, man viņš būs iestrādāts kažokā jau iekšā, uzvilkts mugurā, kā tādā gadījumā? Tas neko nemaina. Man ir viens lielisks stāsts, kā sadarbojas ar Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības muitas, jo kolēģi bija manījuši Ženēvā sievieti ar kobras ādas somiņu. Tātad Šveices kolēģi sazvanīja Rīgas kolēģus, un Rīgā tā somiņa tika aizturēta ar visu to, ka tur bija sievietes privātās mantas. Mantas tika izņemtas ārā un somiņa tika atņemta. Tas nemaina būtību. Jums tās korpus var būt kājās, bet ja nav dokumentu, nav pamata, diemžēl atņems. Jā, pat arī tādā gadījumā, ja, teiksim, jums ir kāds uzdāvinājis labu gribēdams, it kā no dāvanām neatsakās, bet šīs varbūt būtu tās dāvanas, kuras būtu tomēr jāatstāja tajā valstī, kur viņas ir dabūtas.
Nu, vēl mums ir šie te brīnišķīgie preparāti, tie ir šitie te esot kobras balzāms vai kobras tauki, un savukārt šitās ir kaut kādas arī tabletītes, kur arī ir iekšā kaut kas tāds, tā kā vitamīni, tā kā kas tautas medicīnas preparāti, tā to varētu nodēvēt. Šitādas arī nevajadzētu vest, ja? Bet, ja es, piemēram, tur tā kā kaut kādā aptiekā viņas nopērku, arī tas tomēr nelīdzēs, jo, ja tur tiek klāta kobra, uz visām čūskām ir attiecās vienādi nosacījumi, vienalga, vai tā ir tableta, vai tā ir soma, vai kurpes, nosacījumi ir vienādi, atļaus jāsaņem gan tajā valstī, kur jūs iegādājaties, gan pie mums. Tā kā tur atlaižu nav. Labi. Vēl mēs redzam šīs te kurpes, tā ir īsta prada. Tāda izskatās īsta prada, šajā gadījumā tā ir arī čūskāda. Nu, kurpes, protams, ļoti skaistas, arī uz tausta tādas interesantas. Kā tad ir ar šiem te zīmoliem, ar zīmolu precēm? Te nu es gribētu, lai Muita bišķīt pastāsta par to, kā ir ar tām zīmolu precēm, cik tādas drīkst ievest un kāda vēl ir nosacījuma, kam jāpievērš uzmanība. Nu, ja mēs runājam par zīmolu precēm, tad Eiropas Savienības regula paredz, kad privāta persona iegādājoties kaut kur ārzemēs kontrafaktu produkciju, ja tā tiek vesta privātām vajadzībām, nu, piemēram, kurpes vai siksna vai bikses, un šis tad apjoms neliecina par komerciālu nolūku, proti, kad persona ir iegādājusies šo preci savām vajadzībām un nevēlās šo preci tālāk tirgot, tad regula uz šo preci īpašas kontrolas pasākums neparedz. Bet prakse rāda, kad mēs biežāk arī konstatējam šīs kontrafaktās preces tieši tās, kuras tiek vestas komerciāliem nolūkiem, tad personas brauc uz to pašu Turciju vai Ķīnu, iegādājās šīs zīmola preces lielākā apjomā, lai gan norāda, ka šīs preces ir domātas viņu personiskajām vajadzībām, bet pārbaudot informāciju jau tālāk var redzēt, ka tomēr šī prece ir paredzēta tirzniecībai, līdz ar ko mēs šīs preces pirmām kārtām izņemam, mēs vēršamies pie tiesību subjekta, ja pārstāvi, kurš konkrēti pārstāvi attiecīgo preču zīmi, lūdzam sniegt atzinumu, vai attiecīgā prece ir kontrafakta, un attiecīgi pamatoties uz šīs te personas atzinumu, mēs arī turpmāk pieņemam lēmumu par turpmāko rīcību. Tad, ja, protams, tā būs kaut kāda viena soma vai bikses vai kurpes, kas tiek vestas savām vajadzībām, mēs šādiem apjomiem uzmanību nepievēršam. Protams, tas neatiecas uz pastu sūtījumiem, kur šobrīd tiek konstatēts vislielākais apjoms arī kontrafaktu preču, un attiecībā uz pastu sūtījumiem gan, ja arī persona iegādājās savām vajadzībām šīs kontrafaktās preces, tad mēs jebkurā gadījumā veicam šo kontroli, un ja tās tiek atzītas par kontrafaktām, mēs tās konfiscējam. Ja mēs konstatējam arī, ka persona šķērso robežu, un tad tiek atzīts, ka prece ir kontrafakta un ir jāpiemēro sots, tad sots ir arī no 70 līdz 700 eiro ar preces konfiskāciju. Vēl ir ļoti populāra tāda lieta, kā viltotu zīmolu iegādāšanās. Nu, šīs, piemēram, ir īstas pradas kurpes, bet mēdz būt arī tā, ka cilvēki aizbrauc un ir valstis, kurās šādi te viltojumi ir populāri, par lētu naudu nopērkami. Kā ir ar tām viltotajām precēm? Tas ir tas, ko es minēju. Tās ir tās viltotās preces. Jūs šādas preces arī var iegādāties ne tikai aizbraucot uz Ķīnu vai uz kādu trešo valstu. Šādas preces var iegādāties arī Eiropas Savienībā, arī tajā pašā Grieķijā var uz ielām nopirkt dažādas zīmolu brilles pa 12 eiro vai pa 10 eiro vai 6 eiro. Tad, kā es jau minēju, ja persona aizbrauks un nopirks brilles un tās brilles viņam, pieņemsim, būs somā vai uz acīm, mēs, protams, viņas tā kā nekonfiscēsim, bet ja viņš vedīs kasti ar brillēm, kas liecinās par to, ka tas ir iespējams kontrafakt, tad komerciāls nolūks, tad mēs jau šīs preces izņemsim un lūgsim kompetento iestāžu atzinumus.
Mums ir palicis vēl tāds maziņš sīkumiņš, arī ļoti populāra lieta, ko es gribēju pieminēt, tie ir korāļi. Korāļi arī ļoti daudzas sugas. Lūk, šis te, ko Ilona tur rokā, tas ir viens no tādiem ļoti skaistiem un arī populāriem. Un arī, pat ja jums gadīsies tā, ka jūs to zariņu, nezinu, pie jūras atradīsiet zemē, jums liksies, ka smuks, labāk neņemiet, jo, piemēram, 2 centimetri bija, ja 2 centimetri garš zariņš, par to jums nekāda pārmetuma nebūs, bet ja jau viņš būs lielāks, tad var gadīties, ka atņems tik un tā, un droši vien, ka arī nevajadzētu iegādāties un vest, jo problēma ir tajā, ka šajos te veidojumos pēc tam dzīvo arī dažādas citi dzīvnieciņi, un tāpēc tiek uzskatīts, ka vienkārši šos te koraļus aizvedot projām, jūs atņemat nabaga dzīvnieciņiem mājas, ja tā varētu teikt. Jā, kas mums te vēl ir tāds interesants palicis? Ir vēl tāda ļoti interesanta lieta, kā dažādi gadžeti. Piemēram, paskatīsimies, man te ir lūk, šāds te krustiņš, ko ar kaklā iestrādāt, videokamera, mikrofons, indikators, tā teikt, visu smuki varam izņemt ārā, paskatīties. Tad kur ir pildspalva, spiegu pilns pildspalva, arī tas pats iestrādāta videokamera, USB ports, tā kā visur viņu var smuki safotografēt. Un šis jau ir tāds normāls James Bonda pulkstenis, viss kā nākās, ūdenī negrimst, var filmēt, var visu ko darīt, viņi arī reāli darbojās, un šādas te preces arī mēdz cilvēki nopirkt Ķīnā, visu kaut kur šajās te attīstītajās valstīs, kur arī viņas pa lētu naudu var dabūt, un tad ved. Drīkst tā darīt? Ar šīm precēm ir jābūt ļoti uzmanīgām, jo visas preces, kur ir iestrādātas slēptas videokameras, slēptas skaņas ierakstīšanas ierīces, ir iekļautas Nacionālā strateģisko preču un pakalpojumu sarakstā, un, lai vispār šādas preces pārvietotu pāri robežai, ir nepieciešama kompetentās iestādes atļauja, jeb strateģiskas nozīmes preču pārvietošanas atļauja, un kompetentā iestāde šajā gadījumā ir drošības policija. Un faktiski mēs neesam saskārušies ar situāciju, kad kādai personai būtu sniegta, tieši fiziskai personai būtu sniegta šāda te atļauja ievest, pieņemsim, pulksteņus vai kaut kādus citus ierīces. Vienkāršot runājot, ir tā, ka viņi tiek uztverti kā ierīce, ar kur jūs varat izsekot cilvēkus. Bet izsekot cilvēkus, kā zināms, ar likumu ir aizliegts. Un tāpēc, starp citu, tas pats attiecās arī uz iepirkšanas portāliem, kur dažkārt ir tā, ka šīs lietas tiek piedāvāts nopirkt vari, bet var gadīties tā, ka jau pastā, jau tiekot līdz pastam, viņš vienkārši tiks atvērts un apturēts šis te sūtījums. Lūk. Iepirkšanās tūres, bišķiņi parunājot, ļoti mums mazi laiks palicis līdz beigām. Ja cilvēki brauc iepirkties un arī sapērk visas tās zīmola preces, visu kaut ko, un tad savelk sev mugurā un saliek iekšā čemodānos, un tad ved, vai ir kaut kādas ievedmuitas jāmaksā, un PVN, kā ar to ir? Pirmām kārtām, ja mēs runājam kopumā par preču apjomu, ko drīkst ievest, ir jāņem vērā preču vērtība. Un ja, piemēram, persona ceļo ar lidmašīnu, tad šī summa, tad preču vērtība, par kuru nav jāmaksā nodokļi, ir 430 eiro. Savukārt, ja jūs ceļosiet ar autotransportu un šķērsosiet, piemēram, sauszemes robežu, tad šī summa ir 300 eiro. Tad mums arī tādu uztaisīt tabuliņu, jā. Un attiecībā uz nepilngadīgajām personām līdz 15 gadiem, tad šī summa ir 285 eiro. Tad tas attiecas uz preču vērtībām, taču pastāv arī vairāk ierobežojumi attiecībā uz dažādām precēm, kuras drīkst vai nedrīkst ievest. Un tās ir gan akcijas preces, gan pārtikas preces. Pilnīgs aizliegums pastāv no trešajām valstīm ievest gaļas un piena produktus un produktus, kas satur šos te produktus. Līdz ar ko ierobežojumi pastāv, protams. Tā kā mums ir palikusi pēdējā minūte praktiski, ko runāt, tad es vienkārši vēl, ja mēs runājam mazliet par pārtiku, no Krievijas. Mēs mēdzam vest kaviāru. Burvīga lieta, visi grib kaviāru, visiem viņš patīk. Krievijā viņš ir dabūnams kā īsts.
Nu, tad lūk, un drīkst ievest tikai 125 gramus un tikai šādā marķētā trauciņā. Tas nozīmē to, ka es kā viens cilvēks vienu drīkstu ievest, bet divus nē. Un to ir vērts atcerēties. Un arī tādā gadījumā jums gribēsies šito te visu pārkrāmēt, teiksim, kaut kādās savās burkās, tad arī nekas labs tas nebūs. Lūk, ar to mēs arī šoreiz beidzam. Nu, ir pāris jautājumi, kurus nepaspējām, bet droši rakstiet, zvaniet, atbildēsim kādu citu reizi. Visu labu!